Labdien un drošības labad, ja skatāties vakarā, arī labvakar! Šodien parunāsim par topošo un jauno vecāku tiesībām darba vietā. Un sāksim ar top 5 svarīgākajiem faktiem. Starp citu, vai zināja, ka, piemēram, ASV piešķir tikai 12 nedēļu garu bērnu kopšanas atvaļinājumu? Latvijā tas ir ļoti dāsns – pusotrs gads, kas ir vairāk nekā, piemēram, Lielbritānijā un pat Zviedrijā. Šo pusotru gadu var izmantot jebkurā brīdī līdz bērna 8 gadu vecumam. Turklāt šī atvaļinājuma laikā valsts sargā māmiņas darbu. Likums paredz, ka darbu nedrīkst uzteikt 1 gadu pēc dzemdībām, bet, ja darbiniece turpina barot ar krūti, tad kamēr bērniņam paliek 2 gadi. Bērna kopšanas atvaļinājumā var doties arī tētis. Ja šāds lēmums ir pieņemts, arī viņa darba vietu aizsargā valsts. Topošos un jaunos vecākus vēl papildu sargā darba likuma pants par atšķirīgas attieksmes aizliegumu. Ģimenes plānošana nevar būt iemesls nelabvēlīgai attieksmei darba vietā. Bet pirmajā vietā, protams, veselība. Ja darba vietā ir grūtniecei vai māmiņai kaitīgi apstākļi, darba devēja pienākums ir vai nu pārcelt citā darbā, vai piešķirt papildu atvaļinājumu. Vēl kāds interesants fakts. Likums cilvēku sargā vēl pirms pieņemšanas darbā, un tas ir jau darba intervijā. Paskatīsimies, ko par to runā cilvēki ielās. Ja tu esi darba devējs vai priekšnieks, tad noskaidrosim, kādus jautājumus noteikti nedrīkst uzdot darba intervijas laikā. Par personīgajām attiecībām vai ģimenes stāvokli vai kas tam līdzīgs. Nezinu, kāds tev kājas izmērs, piemēram. Seksuāla orientācija, piemēram. Kā jūs redzat savu dzīvi pēc 5 gadiem? Šeit tas ir ļoti muļķīgs jautājums. Vai tu esi sieviete vai vīrietis? Par reliģiju? Kaut kas par personīgo dzīvi. Ir tāda sarkanā līnija, vairāk vai mazāk. Drīkst uzdot jautājumu, vai jūs esat stāvoklī? Arī varbūt nevajadzētu. Jā, tas droši vien nebūtu tas īstākais, jo tad tā kā uzreiz tāds, šitie ies prom. Nu labi, šito mēs neņemsim. Tieši tā. Darba likums jo īpaši uzsver, ka darba intervijā nav pieļaujami jautājumi par grūtniecību. Bet mēs savukārt nevaram izlaist jautājumu, kādi darba apstākļi uzskatāmi par kaitīgiem. To jautāsim speciālistam. Jāapzinās, ka gan grūtniecība, gan tā bērnu barošana, protams, tāds īpašs brīdis katras sievietes dzīvē, un, protams, ka tur to risku ir diezgan daudz. Tāpēc ir, protams, daudz dažādu noteikumu, ierobežojumu un daudz arī pētīts, kas ir tie būtiskākie, varbūt tādi riski faktori, kas to jauno dzīvību var apdraudēt vai nelabvēlīgi ietekmēt. Un tādu īstenībā ir diezgan daudz. Līdz ar to droši vien viena lieta, ko visi ārsti, protams, vienmēr mēģina atgādināt jaunajām topošajām mamām, ka vajadzētu par to informēt darba devēju, lai šos riskus varētu apzināt un laicīgi novērst, jo viņi tiešām būtiski var ietekmēt to augļu attīstību. Faktiski mēs runājam par tādām 3 būtiskākajām grupām, un viena no tām ir tas, ko mēs saucam par fizikālajiem faktoriem, kas ir faktiski tātad troksnis. Mēs runājam par smagumu pārvietošanu un celšanu un dažādām piespiedu kustībām un pozām, jo tas brīdis, protams, ir tāds īpašs arī fizisks sievietei, ja, un tas ķermenis ir daudz jūtīgāks. Un, protams, ka, ja mēs darām pāri ķermenim, tad tas var nelabvēlīgi ietekmēt arī bērnu attīstību. Otra būtiska faktoru grupa, ko ir ārkārtīgi bieži grūti varbūt pat reizēm ievērot un novērtēt arī pašām jaunajām mamiņām, ir tie saucamie ķīmiskie faktori. Ir ļoti daudz vielu, kuras mēs arī šeit pat nevaram īsti nosaukt, bet tās būtu tās, ko mēs marķējam kā toksiskas, kā mutagēnas, tātad mutācijas izraisošas, kā kancerogēnas. Ja, tātad šīs vielas un viņu kombinācijas un viņu saturojuši produkti, no tām būtu tiešām jāizvairās visos iespējamos veidos. Un kas ir īpaši būtiski, būtu jāizvairās faktiski jau ļoti, ļoti agrīnā grūtniecības stadijā, jo tie pirmie 2-3 mēneši faktiski ir ārkārtīgi būtiski. Un ja šajā stadijā tā jaunā māmiņa ir pakļauta kādam no šiem ķīmiskiem riskiem, tad tās sekas var būt ārkārtīgi smagas un ļoti nepatīkamas un būtiskas bērnu veselībai. Un trešā grupa tad ir to, ko mēs saucam par bioloģiskiem riska faktoriem. Piemēram, kaut vai tās pašas masliņas, kā viens bieži piemērs. Restīvi, būtībā grūtniecības laikā būtu jāizmairās no jebkurām infekcijas slimībām, un arī darba vietā precīzi tieši tas pats. Faktiski, ja ir darba vide, kurā ir
šie augstie infekcijas riski saskarties ar bioloģiskiem aģentiem, vīrusiem, mikroorganismiem un sēnēm, tā būtu faktiski tiešām jāizvairās. Bez šiem minētajiem tādiem nopietnajiem, redzamajiem, fiksējumiem faktoriem ārkārtīgi liela nozīme ir tādai emocionālai labsajūtai, līdz ar to labiem darbdevējiem arī būtu jāatcerās, ka faktiski arī tas psihoemocionālais mikroklimats var ļoti būtiski ietekmēt to, kā jūtās jaunā māmiņa un arī viņas jaunais topošais bērns. Līdz ar to mazinām stresu, mēģinām ievērojam pietiekams atpūtas pauzes, tātad visas šīs tādas ļoti vienkāršās primitīvās lietas, viņas visas ved pie tā, ka labāk jutīsies māma un labāk jutīsies bērns. Reiz dzīvoja 2 kolēģi. Abi, protams, viens par otru gudrāki. Saki kaut ko. Tu saki kaut ko. Es varēšu dabūt tavu darbu, kad tu iesi prom. Pagaidiet, bērna kopšanas atvaļinājums nav tas pats, kas iešana prom no darba. Mēģiniet vēlreiz. Cik ilgi tu plāno neko nedarīt pēc bērna piedzimšanas? Ne grūtniecība, ne bērna kopšana nav nekā nedarīšana. Šis ir ļoti nepieklājīgs jautājums. Baigi lielais tev tas vēders. Kā tu vispār vari pastrādāt? Bet... Es šito nevaru izturēt. Manā, mūsdienās vispār nevar saprast, ko drīkst un ko nedrīkst teikt. Ko tad, lai mēs sakam? Neradiet lieku stresu topošajai māmiņai ar pārāk personīgiem jautājumiem. Labāk apjautājieties, kā jūtas, un piedāvājiet apsēsties. Kā viņi jūtas? Ir taču forši būt pieklājīgam. Bet tagad pie nopietnā. Iziesim kopā cauri pa punktiem visam, ko būtu derīgi zināt. Darba intervijā nav pieļaujams uzdot jautājumus par ģimenes plānošanu. Ne māmiņu, ne tēti nedrīkst darba vietā diskriminēt tādēļ, ka viņi pilda savus vecāku pienākumus. Ja ārsts atzinis, ka darba apstākļi ir kaitīgi veselībai, grūtniece vai māmiņa ir jāpārceļ citā darba vietā vai jāpiešķir papildu atvaļinājums. Atlaist nedrīkst ne grūtnieci, ne jebkuru personu, kas devusies bērna kopšanas atvaļinājumā. Ja notiek darbinieku skaita samazināšana, jaunajiem vecākiem ir priekšrocība saglabāt darba vietu. Grūtniece un jaunā māmiņa, kura turpina strādāt, var pieprasīt nepilnu darba laiku. Turklāt jaunajām māmiņām, kas baro bērnu, pienākas īpašs pārtraukums, vismaz pusstunda ik pēc 3 stundām. Savukārt grūtniecei un jaunajiem vecākiem ir tiesības ņemt īsu darba pārtraukumu, ja jādodas pie ārsta. Ja mājās ir bērniņš līdz 3 gadu vecumam, darbinieks var atteikt lūgumu strādāt nakts laikā. Un tagad pie paša svarīgākā. Māmiņai pienākas grūtniecības, pēcdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājums. Savukārt tētis pēc bērniņa piedzimšanas saņem 10 darba dienu atvaļinājumu, kuru jāizmanto pirmajā pusgadā. Vēl jo vairāk, ja ģimene tā nolemj, pusotru gadu garajā bērnu kopšanas atvaļinājumā var doties arī tētis. Bet noslēgumā lieta, par ko esam saņēmuši jo īpaši daudz jautājumu. Jā, vecākiem pienākas papildu atvaļinājums. Līdz pat 3 dienām gadā, ja ģimenē ir 3 bērni. Lūk, cik vienkārši, ja visu saliek pa punktiem. Un atceramies, labs darbs, ja tas ir drošs darbs. Uz redzēšanos!